Reizēm, protams, arī Rīga, piemēram, lūdzošām acīm skatās uz RFS, lai Viktora Morza komanda uzvarētu šodien un sāsinātu intrigu. Morza talā numur 70, pa labi Roberts Sevoļnieks ar 11. 3 centra aizsargi Žiga Lipušķeks numur 43, viņš komandas kapteinis. Sevoļnieks pārkāp noteikumus pret Grimaldo, bet blakus Lipušķekam Aleksandrs Filipovičs numur 2. Lielajos mačos tādas situācijas var veidoties un ir arī vērts atnākt ātrāk, bet tagad RFS pretuzbrukums Ismails Diomande un Elbašīrs Goms. Nu, manuprāt, ar tādu jau sākotnēju nodomu iznīcināt Ismu. Divus tādus mēģinājumus esmu pamanījis. Tagad jau arī asi sagaida Filipovičs un vismaz šobrīd pašā sākumā nav tādu bažu, ka mačos šajā sezonā, ka RFS spēlē bez tāda asuma kaut kur arī ar piesardzību. Šeit vairs nav kam taupīties, un iespējams arī pēdējā lielā spēle šajā sezonā, kas kaut ko izšķir RFS komandai. Arī šāda varbūt viņās gana jaudīgs, arī šeit ar kājām spēlējot atpakaļ Krišjānam Zviedrim, un tur jau sodlaukumā neļauj Zviedrim mierīgi ar bumbu rīkoties Ismails Diomande. Daudz enerģijas no RFS komandas, bet, protams, arī Riga ar to labi var tikt galā, jo arī Riga ir ļoti enerģiska skrienoša komanda, tagad arī pa labo flangu. Žiglumu centās izpildīt un parādīt talā, bet Maksims Toņišovs atkal pierāda, ka ir komandas spēlētājs. Varbūt ne tik spošs un spilgts uzbrukuma darbībās, bet aizsardzībā ļoti uzticams. Un šeit gan ar Elkonīti piepalīdz sev Žiga Lipušķeks duelī, grūstot pretinieku, un tas arī uz dzeltenās kārtītes robežas. Cietus arī Jāgo Sikēra, protams, arī atšķirība parametros, kaut kur arī antropometrijā šeit nostrādā. Nepatīkami pa pakaus izskatās, ka ir dabūjis Brazīlietis Sikēra, bet bez dzeltenās kārtītes pagaidām tikai mutiski pārunā poļu tiesnesis ar Lipušķeku. Vēlreiz palūkosim atkārtojumā, ko izpilda. Nu, šis ir izvirzīts Elkonis, tiesnesis perfektā pozīcijā un laikam atkal atsaukšos uz Polijas futbola tiesāšanas manieri, jo nu tā ir, manuprāt, agresīvi un dzeltenā kārtītes spēles sākumā noteikti ietekmētu viņa spēles stilu turpinājumā. Divu cīņās, Jāgo Sikēra joprojām tiesneši no ārzemēm. No Ziemeļīrijas atminos arī brauca no Vācijas, arī 21. gadā Harms Solsmers izviet no aizsardzības. Rīga jāsaskarās ar to, ka vairāk RFS spēlētāji Sancenš laukuma pusē. Šeit gan pārkāp noteikumus Filipovičs, šoreiz gan viņam sods fiksēts. Vēlreiz Filipovičs pret Grimaldo. Arī ne pirmo reizi duelis serbam pret Peru. Noties, kā Rīga spēlē, cik iedvesmojuši tā spēlē Eirokausos. Un tiešām ļoti spēcīgu reputāciju atstāja, bet arī RFS pretuzbrukumā noķer Sancenčos Ismails Diomande. Tomēr aizmugures stāvoklis. Pamazām tas ātrums atgriežas viņam, kas arī bija viņa viena no atšķirīgām iezīmēm. Tagad sitiens pa kājām, vai šeit būs saltnā kārtība? Pagaidām vēl pietālpa tās poļu tiesnesis. Arī interesants epizodes kontakta cīņā spēles ievadā. Turpinās cīņa laukuma vidus daļā. Toties tribīnēs RFS fanu grupējums iespaidīgi liekas savā sektorā, kurš ir pilnībā. Taču ātri vien RFS presings nostrādā. Un tur jau Roberts Sevoļnieks nespēja apturēt ātri ripojošu. Pēti jāgatavojās un jāskatās, kādi varianti šeit var būt. Roberts Sevoļnieks ar labo kāju iespēlē, sitiens skriena iekšā sodlaukumā, turklāt sanāk un diezgan agresīvi tur ieskrēja Veips, pagrūda pretinieku. Jāsaka, tā gan ir tāda jauna iestrāde, kad Veips ieskrien un tur tieši viņa zonā potenciālajā, kur viņš atradīsies, bumba tiek virzēta, bet beigās pārcentās šajā momentā Veips un nogāza Diopu. Tā zona diezgan tālu no vārtiem, nevar salīdzināt ar Musā sitienu attālu, metri laikam 10, apmēram tāds novērtējums. Jā, te arī varam par to pārliecināties pret Diopu. Veips vēlreiz jāpiemina Valmieras gars šeit, bet jā, Veipam sitienu. Pieejami šobrīd te vai visu, un tas jau ir ilgāku laiku, tikai Antonis Černomortijs ir diskvalificēts. Jā, tādā ziņā, tas ir arī pa seju, tādā ziņā pat mazliet pārsteidzoši, ja skatīties teorētiski. Rīga gandrīz visu sezonu, turklāt spēlējot arī garu Eirokosu kampaņu, spēlē ar vieniem un tiem pašiem līderiem. Turklāt uzsvaras Adrianam Guļam, viņa tas stils, tā viņa filma. RFS nav kur atkāpties un ir jāmēģina savākt sevi. Jāuzvar par Daugavpili 5-1, var teikt, tā bija atbilde uz diviem mačiem, bet šeit jau konflikts rodies un grūstīšanās pamatīga. Un te ir jānomierina poļu tiesnešiem. Rakič pret Grimaldo, uz līdzenas vietas sāka viens otru grūstīt. Cīņa par labāku pozīciju, un tad sāka bakstīt viens otru un arī aizgāja grūstīšanās. Poļu tiesnesis vēl nepazīst pēc sejas ar šos futbols, es palūdzu arī parādīt numuru, lai piefiksētu, kuri tie grēkāži, un droši vien pēdējais mutiskais brīdinājums. Galu galā arī tomēr smaidiņš. Arī šādi var pabeigt Orlando Galo. Tas galu galā tomēr. Jā, redzam šeit arī atkārtojumā. Divi pussargi. Un Kostarikānis. Kā divi gailīši.
salicās. Tagad jau jācīnās. Šis ir slikts rezultāts RFS komandai, bet te pašā laikā RFS spēlē tā kā šajā brīdī to spēju. Iespēju griezti kaut kur jau atduras par tiem grieztiem. Nav kā angļu valodā saka, ka debesis ir limits par RFS komandu runāt, arī par Rīga komandu. Ir jāspēlē futbols. Un tad jau dzīve rādīs, vai ir iespēja cīnīties par uzvaru vai nē. Jurkovska centrējums veids atkal savā postenī. Ankrā. Ļoti vērtīgais futbolists, kuru bieži nenovērtēm, nepamanām, ņemot vērā viņa nepateicīgo pozīciju balsta zonā. Ankrā izprovocēs noteikumu pārkāpumu. Bet es ticu, ka šajā sezonā pēc šīs sezonas Ankrā novērtēs. Tiešām šāds sniegums arī laba skola viņam iepriekš bijusi. Tagad viss atpelnās. Un tas varbūt nepārliecinošs sniegums pirmajās, varbūt divās spēlēs šajā sezonā. Tas viss jau sen aizmirsts. Tagad ar Ankrā ir jārēķinās, kā ar kādu flangu. RFS nebata Rīga, tagad ir jāskatās, un RFS izdodas šeit pamainīt. Igaunieks dabu pa kājām no muguras, tas ir noteikuma pārkāpums. Bet gana patālu vēl no vārtiem. Un plus vēl te mēģina traucēt pēc iespējas vairāk izspēlēt ātri. Tas gan arī Galo. Galo arī, bet abi paliek gaidot. RFS ātrāk aptur šo uzbrukumu. Diomandē ir Jānis Ikaunieks, bet Diomandē pagaidām spēlēs pats. Ikaunieks viens pats gaida un pārkāpums pret Diomandē. Nē, izskatās, ka vilka pie kabatas. Nē, tur tā latiņa vēl jāpagaida. Vēl mierīgi. Jā, iespējams tikai par kādu nesportisku uzvedību. Redzēsim dzelteno kartīti, redzam vēlreiz uz šeit izkopienā, var teikt apturē Baba Musā Ismēlu Diomandē, kurš tur virzījās uz vidu, un tiesa tur nebija liels perspektīvas šai virzībai. Nebija jau Un atkal atgriežamies pie cīņas laukuma vidusdaļā. Un par gaismām apvienojos bija viens duelis starp šīm komandām uz mākslīgā seguma, kur Robertam Ozolam patraucēja tiešām saskatīt centrējuma brīdi. Latvijā jau arī droši vien pirms nākamās sezonas mēs prognozēsim, ka pirmajā un otrajā vietā finišēs Rīga un RFS. Bet tagad Ismēls Diomandē mēģina vēl tabulu ietekmēt šajā sezonā, bet pret viņu Albašers Goms arī bez noteikuma pārkāpuma atgrūž Kodivārē. Cietis ir arī Diomandē, paliek uz zālienu, kamēr Rīga ātrajā pārē mēģina aiz mugurām aizsargiem iemest bumbu. Un šeit Ramīras pret Veipu. Ramīras tiek pie bumbas sarežģītā situācijā, bet piespēle gan nesakmīgi, jo tur jau klāt arī atpakaļ Savaļnieks un Lipašķeks. Arī tiesnešu asistents. Jā, tagad arī paldies režisoram. Viktoram Orzenovcies, Vladimirs Žavrankovs kā Zibens novadējs mēģina. Tagad gan Savaļnieks pret Jurkovski un bumba laukuma atstāja vai neatstāja? Atstāja gan. Stūras sitienu tomēr izspiež RFS. Otrais, jā, pareizi atvinos šajā pusē. Saņem bumbu Ismēls bez ātruma. Un te vēl paliek priekšā Žiga Lipašķeks. Vistuvāk Sancenšu vārtiem šobrīd ir viņš. Pāniņš šeit ar bumbu. Pāniņš piespēlē Zelenkovam, bet Zelenkovs bija, bet te ir pārkāpums. Un pārkāpums tieši pretī vārtiem. Tribīnēs daudzi cilvēki ceļas kājās aplaudē, jo jūt, ka šis ir svarīgs tiesneša lēmums, svarīga svilpe. Stefans Pāniņš izprovocē uz noteikumu pārkāpumu. Situāciju kopumā sāsināja Jānis Ikaunieks savā šūpošanās stilā, nekādi neļāva atbrīvoties pretinieku aizsardzībai. Pēc tam atrada brīvo Pāniņšu, un pret Pāniņšu pārkāpums ir fiksēts no Baba Musā, kā nepiekristu ganietis. Un pretī vārtiem ļoti tuvu. Varbūt pat kāds teiks pārāk tuvu. Nevar pagūt bumba laisties lejup pēc sienas pārdošanas momentiem. Tādi 2-1, varbūt ne tādi 100% momenti, bet tomēr par krīpotiņu vairāk veidojas RFS vienība. Bet joprojām tas nav tikai liels un ievērojams pārsvars, lai mēs te runātu, ka RFS noteikti bija jābūt vadībā. Traki, kā neizēna, par ko komandas cīnās. Tagad, jā, pat diezgan spēles gaitā izvirzīs arī tā spēle. Arī, manuprāt, augstas kvalitātes futbols. Nebija kaut kādu acīm redzamu brāķu, stulbu kļūdu. Viss notiek diezgan precīzi. Arī taktiskie pārkāpumi, kā šobrīd pareizi lēmumi. Šeit ir pietiekami augstas klases futbols. Rīga šogad ir divreiz spēlējis pēc rezultāta, proti mēģinājis noturēt to pārsvaru, kas ir iegūts Eirokausos. Nevar teikt, ka būtu vairāk Ramīris asociējis tomēr ar soda laukumu, bet Diomandē šis te ātrums milzīgais laukuma vai puslaukuma šķērsošana. Dažu sekundžu tas turpinās. Un tālāk arī Sitmāričs šeit divu ciņā sekmīgs ar Pāniņš. Un arī vēlreiz Pāniņš mēģina bumbu jau atgūt. Un spēlē uz priekšu, kur Ramīras nav tā, ka pastaigājas visu maču, kā tu minēji. Daudz arī atceroties senāks laiks, bet Ramīrasam daudz jāstrādā arī bez bumbas. Jāmēģina traucēt RFS uzvarumu ievads. Jā, neapšaubām. Ramīras ir tas futbols, kurš strādā laukumā. Un reizi vien, un mēs to paši redzam
Par to, ka Ramīris var negūt vārtus, bet var arī krietni izskreidīties pa visu laukumu un palīdzēt komandai aizsardzības darbībās, pabojāt pretiniekiem uzbrukumu iesākumus. Tas viss ir par Ženaldu. Tādā ziņā Marko Regžam grūtāk. Marko Regža tiešām vairāk ir soda laukuma uzbrucējs. Galo nesaudzīgs pret Robertu Savaļnieku. Savaļniekam arī vajag atgūties pēc šī kontakta. Arī tiesnesim kaut ko jāpasaka, bet jā, joprojām bez brīdinājumiem šajā mačā. Poļu. Tā puslaika pats sākums, un tomēr pamazām jau sāksim jūs, dārgie skatītāji, iesildīt ar potenciāliem spēlētāju maiņām, jo neapšaubām šeit nebūs nevienā brīdī, vai Jānis Ikaunieks spēlē, un te gan būs pirmais plāksteris. Jānis Ikaunieks pret Siqueiro. Agresīvi pret brazīlieti. Jānis Ikaunieks pozitīvi uzvilcies, un jau otrā tāda epizode viena palika aiz kadra, gan tiesasim, gan visiem pārējiem šeit. Bet arī bez kartītes, joprojām nevienas kartītes. Lūkā jāspēlē futbols, fizisks, atletisks, grūstīšanos, pārkāpums neapšaubāmi, bet bez kartītes iztiek tiesnes. Par maiņām, ko es vēlēšu sacīt, nebūs neviens brīdis, kad abas komandas būs apmierināts ar rezultātu. RFS tikai uzvara. Jā, lūk, liels rakurs, kas spēlē Jānis Ikaunieks. Kā pret Malni? Ne tikai bez alkoholīšiem un bez atvēziena. Lokumā Raivs Jurkovs pacīnās par bumbu, pret viņu Savaļnieks. Savaļnieks ir daudz iegājuši šeit un sarežģītā situācijā noliek Filipoviču, bet Filipovičs bumbu saglabā laukumā uz priekšu Ismēlam Diomandē un Isma saglabā šo bumbu. Savai komandai veidina ātrumu ieslēgt, bet te divas bumbas laukumā un arī šāda daļēji viltība no Jurkovs, ka to bumbu otru Rīga ir Sancenšu laukuma pusē. Atkal cīņā Lipašķirs pret Ramīrusu. Divi kapteiņi arī jābilst. Un Ramīrus atņem bumbu tā labi. Blakus ar Grimaldo. Grimaldo pa kājām dabu un tieši aiz brīvs tienš. Šeit varēs arī iecentrēt Rīgā. Tālā 20 sliktas sekundes spēlējuši Audis komandā. Lūk, šī epizode jau ar pārkāpuma brīdi. Tā bija otrā sliktā mājas darbu un visus skrējējus pietur. Diezgan veiksmīgi un kvalitatīvi. Šeit pārkāpums arī Orlando Galo. Izskatās, ka dabūjas šeit un diezgan draudīgs. Tiešais brīvstens atkal iespēja iecentrēt bumbu sodu laukumā. Raugāmies, ka šeit ar roku piepalīdzēja Gaisa divu cīņā Veips pret Galo. Un jā, šo sodu pamanīja aizsargs. Rīga turpina. Nespēlē atpakaļ, bet uz priekšu. Trešais centrējums īsā laika posmām nesako, bet toties ir Krādabū pa kājām, bet šeit gan nav pārkāpuma un RFS pretuzbrukumā četratā mēģina skriet, nesties gan. Šeit gan ir sots un šeit gan ir dzeltenā kartīte par potenciāli draudīga uzbrukuma apturēšanu. Meisat jau dabūja brīdinājumu. Viņam pirmais brīdinājums vispār šajā duelī, šajā vakarā. Jā, 62. minūtē Rīgas lielajā derbijā sagaidījām pirmo kartīti. Kurš to būtu domājis, ka tā var notikt? Un joprojām 0-0. Šeit vēlos atminēties otro Rīgas derbiju, kas it kā beidzās ar rezultātu 3-1, nevis it kā, bet ar lielu rezultātu. Bet pirmie vārti tikai 51. minūtē. Visi vārti otrajā puslaikā, toreiz mačs atvērās. Ar galu pirmajā puslaikā tas ieskaitīts kā sitiens vārtu mērķi, vārtu rāmī vai četrstūrī. Un šeit šļūciens un kontakts atkal Galo izbraucē uz noteikumu pārkāpumu. Šoreiz Panič, atkal prasa kolēģi. Galo kolēģi dzeltenā kartīte nebūs šeit. Orlando Galo arī ceļas ātri kājās. Joprojām rosās rezervisti abos galos. Arī Marko Regža diezgan ilgi jau iesaldās Riga komandas rindās. Iespējams, drīzumā arī nāks un arī fonā redz turēs Viktora Morozaši. To griež Elbašs. Apvēra Marko Marič. Jurkovskis. Centrējums pa apakšu. Interesanta piespēle. Krīt Siqueiro. Kas tad šeit? Simulācija. Siqueiram zeltenā kartīte par kritienu apzināti soda laukumā. Labs. Lūk šādi arī poļu tiesnes nepiedot kritienus. Un polijas čempionāts arī pa brīdim kāds brazīlietis uzspīda vai spānis. Vēlos to paveicāt, cik Latvijas tiesneši tagad nemēģinot viņus kaut kā nolikt, pazemināt šādu lēmumu pieņemtu. Tam līdzīgā brīdī pret Riga, pret arī tādu stingru komandu, kura skatās uz pirkstiem, arī tāpat kā RFS, kā tur kurš kādus lēmumus pieņem. Ir mums tiesneši, kuri gatavi arī drosmīgus lēmumus pieņemt. Piemēram, Vasilijs Mordatenko noraidījis Gotieman Kendā spēles ievadā pret Jelgavu. Varam atcerēties šādu epizodi, kas daudziem šķita, ka jau viss jau norok Adriānu Guļu un Riga komandu un arī man. Līdzstējiem, bet žurnālistiem nekad nepatīk simulācijas un ir tāda patīka pareizi, bet, protams, jāpārbauda. Jā, pēkšņi tomēr ir bijis arī pārkāpums, tīrākais kontakts. Nekā nebija. Stiprina arī var
Tiesa lēmumu pareizību. Gaisa duelis. Talā piespēlē ar galvu diezgan tālu uz priekšu Diomandē. Diomandē atpakaļ Talā. Talā smalka piespēle. Toņšovs bloķē. Bumba paliek RFS. Jānis Ikaunieks soda. Nebija gatava RFS aizsardzībai, tāpēc arī Morus iesaistās. Arī šāda maza epizode, un te jau grūstās iesprundē bumbu Toņšovs, un konflikts sācies starp Rakiču un Toņšovu. Rakičs bīstamā zonā. Tu dari. Es atvainojos tieši otrādi. Jā, svešā teritorijā. Toņšovs svešā teritorijā nonāca pie RFS soliņa. Līdz ar ko drīzāk jāsaka, ka Rakičs jutās kā mājās blakus savam trenerim. Maksims tur arī diezgan ietiepīgs šajā piespēle no vārtsarga. Ļauj spēlētē atsisties te pret zemi. Diomandē vēlreiz Toņšovs noķeris tādu kaušanās garu. Toņšovs gatavs par katru bumbu. Priekšu uzreiz sit Horvātu vārtsargs, bet nesekmīgi viņš to dara, kļūdās. Gotjē Mankendā arī gatavs iziet laukumā. Jūs viņu tagad arī savos ekrānos apakšā redzat. 77. numurs, pēc pozīcijas vajadzētu Meisu nomainīt, vai tā būs, to mēs arī pēc brīža redzēsim. Mankendā skan arī Elenkas. Jā, pa labi Zelenkovs un Kuadio priekšā ar savu tautieti Diomandē. Arī Kodivāriešu saikne. Kuadio zem uzbrucējs, bet varbūt arī 4-4-2 arī to drīzāk var saukt šobrīd RFS gadījumu arī šāds. Jūtas labi vismaz fiziski šis futbolists, bet, protams, ir jāpierod atkal pie spēlēšanas. Jāspēlē Ankarā, tur rāda pārkāpumu trapī viņam sejā Ikaunieks, bet tiesnesis ļauj spēlēt. Talā, grieztā bomba Zviedra rokās, tieši Zviedra rokās. Slikts izpildījums Mauram Gājam šoreiz. Un Ankarā atgriežas laukumā. Vēlreiz plata rokas, bet šodien negodīgi. Lūk, šeit atvēzējās, pat izskatās, ka arī pasimulē Ankarā, jo tā īsti vismaz acīs. Šajā mačā viņš nav pieejams RFS tieši šajā vakarā, un ar to kādam gariem ir jābūt, un Žiga Lipušķeks visdrīzāk par tādu kļūs, bet te Lipušķeks zaudē bumbu arī pārkāpuma nav, un ieslēdz Meisa Diobs, viens pats, viņš brīvs šajā malā, Meisa iekšā jau solaukumā tuvojās Diobs, piespēl gar vārtiem uz talu, Mankendā ar galvu garām vārtiem, Mankendā! Kaut kādu kosmisko futbolu, viņš ir komandas vārtsarga. Priekšu Jānis Ikaunieks, Kuadio, Sedriks atkal lēni domā, lēni strādā ar bumbu, un galu galā bumbu arī gandrīz pazaudē, faktiski arī pazaudē. Mankendā! Sprintā Mankendā apspēlē vienu, Mankendā, tomēr neizlaužās, te laužās vēl Mankendā, kaut kādā veidā saglabā bumbu ciņā pret Žiņa. Lipušķeks vēl paliek priekšā, un bumba vienkārši lidinās gaisā tagad. Jo katra bumba ir svarīga, katra divciņa ir svarīga. Šeit Paničs, Diobs skrien prom un izkopienā, atkal tīri nospēlē Talā. Bet jau Talā piespēlēs muguras, un Ramīras mēģina paspēt pirmais pret Veipu. Ramīras ir pie bumbas, bet tomēr uz sāna viņu stum Roberts Veips. No zūd potenciālais asums pretsrukumam. Atpakaļ Diobs, arī Diobs diezgan zema bija palicis pēc tās divciņas. Un šeit jau Orlando Galo sodlaukumā Ramīras gaida piespēli. Diobs, Galo. Stūra sitiens viņam, un tuvojas taps, un jau uzreiz pirmais pieskāriens Kontrerasam un arī pirmās vilšanās Kostarikānim, kurš pieprasīja vēl vienu stūra sitienu, ir atsitiens. Tur blakus jāatradās arī. Viens nopienā drošina arī Ankarā. Atkal Ankarā ļoti vērtīgu epizodu uztais, saslēdzas, palīdz partneriem un apturēja Talā skrējienu. Talā auts, un uz apsteigšanu spēlē Toņšovs, un tomēr fiksē pārkāpumu Stefanam Paničam, kurš nav mierā. Stefans, kurš aizvadītajā nedēļas nogalē nosvinēja lēmumu. Jau 33 gadi ir Stefanam Paničam, to arī jāpatur prātā, arī domājot par savas pozīcijas, un tagad šis trīnieks priekšā Lipušķeks ātrāk aizrīkojas un precīzāk Žigam neizdodas tās, un bumba vēl veiksmīgi atlēts, bet nemaz arī tik veiksmīgi pie Mankendā, jo viņš atradās aizmugures stāvokli. Bet arī sekundes kaut kur bumbu pāripināt tā netiešām, it kā jāsaka, visu cieņu 88. minūtē, nevis agrāk, pašās beigās. Nevis tā kā Gvardiola, piemēram, mačā pret Arsenalu sāk sargāt, bet krietni vēlāk to dara Adrians. Tikai šķiet, ka 4 maiņu pauzes, tā kā 2 minūtes par godu maiņām. Un tiešām 3 minūtes šķiet, ka ir tas optimālais arī risinājums no atklāts. Vai būs RFS uzvara vai nebūs. Te nesekmīgi spēlē Veips, Regža pārter bumbu un izprovocēs noteikumu pārkāpumu. Marko ļoti iespējams šodien vārdus negūs. Kā viņš to bieži ir guvis vārdu spēlē no soliņa, bet šobrīd viņš ļoti vērtīgu lietu izdara Rīga komandai. Te Veipam pirmais pieskāriens pieviļ un iesaistās Regža un pēc tam arī pārkāpums no Roberta pret Marko.
Zelta nav kārtībā. Līdz Regžam, bet arī RFS grūti kaut ko pārmest. Nevajadzētu to piespēli bloķēt, jo tad būtu vēl standarts Rīga komandai. Pēdējās sekundes, jau pavisam maz pusminūte RFS. Šeit ir svilpa, te jāskrien visiem uz priekšu. Te ir jāmēģina izspēlēt, ko nozīmē izspēlēt, vienkārši dabūt bumbu soda laukumā. Tomēr šādi izspēlē RFS, negatavo garo. Marš izskatās, ka nebija gaidījis, ka viņam vispār iedos piespēli. Viņš gaidīja, ka būs vienkārši uz priekšu, visi soda laukumā. Un tagad ir jānogarā bumbu soda laukumā jau pēdējās sekundes. Vikls Moras kliedz, piespēlē atpakaļ, seko atpakaļ. Tas nav variants RFS. Tas būs viss, tulīt tas būs viss, vai tomēr pēdējo centrējumu. Nu jācentrē, ko dara Radžvī, ko gaida RFS futbolisti. Veids. Un tas arī viss. Lūdzu.